sākšu ar to, kad baigi foršā nodarbība bija. Pirmai grupai 4. nodarbība. Un jāatvainojas tiem cilvēkiem, protams, to cilvēku priekšā, kuru man tas šķiet, es dažreiz pārāk daudz runāju, vai arī es runāju daudz un, vairāk nevis daudz un varbūt pārāk ātri. Mums liekas, ka tik daudz informācija gribas sakompresēt tajās 2,5 stundās, bet es nezinu, vai tas ir labi īpaši vai slikti, jo varbūt lēnāk un sakarīgi runājot, vairāk informāciju var iedot cilvēkiem, bet tajā pašā laikā man liekas, ne jau man kaut ko vajag ieskaidrot, iemācīt, iezubrīt viņam. Vienkārši kaut kāds skaņas ir jāizvež, un tas, ko tas cilvēks labprātīgi vai brīvi uzņems, tas viņam vajadzīgs. Jo ļoti bieži ir uztaisīt semināru tādu, nevis semināru, bet vispār mācību vielu tādu, kur tu viņam ieskaidro, ka tā ir, un tas vispār galīgi man nesaist. Tā mans veids. Man pat ļoti bieži, kad ja ir kaut kāda privātā konsultācija vai vienkārši kaut kāda informācija kādam jānodod, tad man ir tā, ka, es nevienu brīdi nesaku, ka tā tas ir, nekāds savādāk nav bijis. Vienkārši tas ir mans redzējums, man izpratne. Man liekas, tā cilvēku programmēšana galīgi nav vajadzīga. Un tajā pašā laikā tajā nodarbībā bija ļoti forša čī nodarbība. Un agrāk es neliku kopā channelinga apmācību ar čī, bet tagad es lieku, jo tie cilvēki, kuri sāks vairāk channelingot, viņiem jāprot enerģijas vadīt, kustināt, izlīdzsvarot, tīri tā kā fiziski, tā varētu teikt. Un ka tā ir tomēr ļoti neatņemama sastāvdaļa. Un otra lieta, ko es sāku iepazīt, ir tā varētu teikt enerģijas sazemēšanās, bet es to ir vairāki apsvērumi. Tā kā, pēc man saka, enerģiju sazemēt vajag. Un tad es laiku tādas domāju, enerģiju vajag sazemēt, Un tu vari staigāt pēc tam gudrus. Enerģiju vajag sazemēt. Un tad ko tas nozīmē? Sazemēt? Ko tas nozīmē? Sazemēt? Un tad ir tā, man reiz, es esmu, protams, to ļoti daudz agrāk dzirdējis. Un tad ir tā, bet ko tas nozīmē? Fiziski, ko tas nozīmē? Un ļoti bieži man ir tā, ka es akceptēju tikai to, ko es izprotu. Un tad es par to varu runāt. Un tad, ko es sāku saskatīt tagad, ir, kad enerģiju sevī nevajag krāt, un enerģija pastiprinās. Es neteiktu, ka viņa aiziet uz zemi, es neteiktu, ka viņa aiziet kaut kur tur lejā. Es teiktu, tikpat labi viņa tāpat ārā iznāk, apiet riņķi un atkal tevī nāk iekšā. Un kad galvenais viņa nevajag turēt sevī, bet ko es gribēju teikt, kad bija tā viena channelings pēdējais, kas bija par tiem plejādiešiem, kad sēžot channeling ar krustām kājām nav iespējams. Karsti paliek, svīsti un roka nenormāli virmot, un viņi grib vienkārši ieķerties kaut kur nevis zemē, bet dīvānā. Un tu jūt, kad enerģija pa to dīvānu aiziet, un tu jūt visu dīvānu. Un to, ko es gribēju to teikt, kad enerģija grib, viņa channelingā sāk spēcīgāk nākt, un spēcīgāk viņi grib iet ārā, un viņi meklē to visvienkāršāko veidu, kā aiziet, līdz ar to sazemēšanās varbūt arī kuru ķermeņa daļu, kas kaut kur novad to enerģiju tālāk. Tīri tehniski pēc fizikas tā ir sazemējums, kad zemē aizved to visu, bet manā redzējumā viņš vienkārši izlīdzina viņu projām. Un tad vēl viena lieta, ko jaunu es pamanīju, ir, kad zemes enerģija paņemt uz augšu, tā kā austrumcīņās. Tā ir kruta fīča, paņem uz augšu un roku sasprindzina, bet vienkārši noliec, un tu viņu var ļoti ilgi turēt, viņu vispār nenogurst. Un tad pirmo reizi es pirms tam kaut kāds pārstāvības iepriekš to biju sajūtas. Un tagad ir tā, es tagad zinu, kāds darbojās. Enerģijas sevi jāpiepilda ar to čī enerģiju, un tas likās man baigi noderīgi, bija kaut kas jauns priekš manas paša. Un tad bija tā, tagad es trenēšos uz šo visu vairāk, katru nodarbību. Un kad es atkal ko jaunu iemācīšos, atkal par to sāku stāstīt. Un vēl kas jauns ir esības, par to sazemēšanās finalizējot, it kā saka, ka sazemēšanās palīdz tev nesajūgt prātā, ko es vēl tā kā cilvēks, ja labi grib, viņš var sajūgt prātā ar visu sazemēšanos, piemēram. Sazemēšanās palīdz, ko es tagad pamanīju, tīri tehniski,
lai to fiziski nav grūti caurstrāvot ļoti daudz enerģiju. Tad es neteiktu to, ka tā ir sazemēšanās tā kā uz zemi, es teiktu, to ir tā enerģijas arī izvadīšana ārā, viņa aizvadīšana projām. Tas var būt caur plaukstām ārā, uz sienu, tas var būt caur pēdām ārā, jebkuros veidosim, kādos virzienos atbrīvošanās no liekās enerģijas. Un enerģiju nevajag sevi krāt, enerģija arī visu laiku ir jāizlīdzina. Tā, tas mums darās. Un tad nākošais ir esības smarža. Un esības smarža ir tad, kad tu meditē jau ilgstoši, kad tev liekas, ka viss gaiss mirdz, tā vizuļo viegli, tāda punktiņa visā gaisā. Un ieelpa to esības smaržu, nevar izstāstīt. To tie tāds, kurš ilgstoši meditējas un noķert. Un tad mēs ar Lindu runājām. Viņi saka, viņi to smaržu sajūt. Es saku, jā, es viņu arī jūtu, ka meditēju, bet es vienu vasaru nodzīvoju tajā sajūtā. Un ārkārtīgi svētlaimīgi sajūta, viss smukākās krāsās ir un viss tā mirdz un smaržo un pilnīgi bauda būt. Un tā. Tā kā, ko es gribēju teikt, ka meditācija iedod arī esības smaržu. Labi, paldies par klausīšanos. Jā, vēl turpināt to tēmu par plejādiešu channelings. Vispār pēc šās nodarbības vēlreiz, kurš sāstīja tikko, kad baigi ir tāda, tu jūti, ka tas kanāls spēcīgāks ir. Spēcīgāks tas kanāls. Tas tā baigi. Jā. Un to, kas gribēju teikt, ka par tiem plejādiešiem par naudas sistēmu, un tad es atceros vēl vienu to spilgtu piemēru, kas man nāca, es neatceros, vai tas pateicās vai nepateicās, bet viņi minēja, kad mūsu valūtas sistēma ir ārkārtīgi neefektīva. Kad es pat sapratu, ka ļoti daudz procentu no tā laika, ko mēs vispār patērējam, lai uzturētu to naudas sistēmu, varētu pat neteikt, ka tā ir sistēma kā naudas sistēma, bankas un tam līdzīgi, ka tā ir sistēma, kurā mēs ieguldam savu darbu un laiku, un pret to, ko mēs saņemam pretīm, ka tas ir, vai par to, ko sabiedrība iegūst, kad ir ārkārtīgi neefektīva. Negribās teikt pat, kad efektivitāte ir tikai 30%, kad škādās nieko gribēju teikt, kad viņi ir ārkārtīgi neefektīva. Un līdz ar to vēl kas uz to sanāk, piemēram, ja tā paņem, piemēram, naudai jau pašai par sevi nav nekāda vaina. Manuprāt, viņi ir ļoti labs veids, kā apmainīties ar enerģiju. Tā kā man sens stāstīs šodien. Piemēram, nebūtu nauda, būtu skrūves, vai zelta monēta. Piemēram, skrūves. Es saku, tu vedu raitus uz tirgu, es viņas tev dodu nevis tur kartupeļus, es tev dodu skrūves, un tas skrūves, 3 skrūves pa zirgu, 3 skrūves par aitu, vai 6 skrūves pa aitu, vienalga. Un tad tu tās skrūves pēc tam var samēģināt pret kaut ko citu, piemēram. Es saku, tad vēlāk devu nevis skrūves, bet skrūvi fotogrāfijas, kad tev ir tās skrūve, tas ir tāds smieklīgi. Bet to, ko es gribēju teikt par naudas sistēmu, ka viņi ir ārkārtīgi neefektīvi, šausmīgi neefektīvi par to, ko mēs saņemam pretīm. Un tā pati naudas apmaiņas sistēma, kā tāda viņa nebūtu jau slikta, bet naudas, vismaz, kā es to redzu, naudas sistēma nav taisīta, lai viņa kalpotu cilvēku labā, sabiedrības labā. Viņa taisīta, lai viņa kalpotu, varbūt viņa taisīta sākotnēji, bet vispār, ko es esmu channelingojis no channelinga, kad karalis vienkārši izveido to kā labu schēmu savām iegribām. Un tad pēc tam tā, protams, ir attīstījusies. Bet to, ko es gribēju teikt, kad kā jau ja viņi būtu sabiedrības labā, tā nauda darbotos, nebūtu nekāda vaina, bet tā neefektivitāte rodas, ka ir tās varas, ir tās institūcijas, kurām arī vajag it kā naudu, tavu enerģiju, un tu to naudu izmanto, lai citus atkal paverdzinātu savās interesēs. Piemēram, karalis grib lielu pili, viņam vajag daudz naudu, viņš izveido naudu, dod cilvēkiem naudu, viņi strādā, un tad tos visus nodokļus un visu pārējo liek, lai atkal to naudu dabūtu atpakaļ, ko viņš viņiem ir iedevis, un dabūt pat vēl vairāk atpakaļ, un tad strādnieki atkal strādā, un pat loģiski nesaprot to, ka, ja tu maksās visus nodokļus, tev vienmēr un nekad nebūs vairāk nauda, nekā tu iegūsi. Tu vienmēr paliks mazāk un mazāk un mazāk. Un tā jau tā sistēma darbojās, uztaisīt ir, mazliet par bankām nerunājot un kredītiem visiem. Bet, ko es gribēju teikt, ka tā sistēma ir ārkārtīgi neefektīva. Ja tā paņem tagad to loģiski saliek, kad
lai uzturētu šo naudas sistēmu, tagad padomāsim, kas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs kāds, kas tavā birojā taisa atskaites, grāmatvedības, un bieži vien tie ir vairāki cilvēki. Tātad tavā firmā tie cilvēki, ja piemēram vajadzētu ražot skrūves, tad 3 cilvēki tikai sēž pie tā, un pat varbūt vairāk sēž pie tā, tikai lai saprastu, cik tu esi parādā par to skrūvu ražošanu. Tad, jau teiksim, kaut kā 20% darba efektivitāte pazūd. Tālāk vēl kaut kādi 3 cilvēki sēž pie tā, kad viņi ir pārgalvīgi, gudri marketinga eksperti un cenšas saprast labāk, kā tās skrūves citam iesmērēt vai arī padarīt lētāku. Un tad tas vispār nav saistīts ar ražošanu, tas ir atkal saistīts ar uzturēšanu. Tālāk, vēl uz to visu, tagad tur nodokļos, kaut kāds vēl šitās te kartes jātaisa, kur tur mašīnas brauc, tā ir loģistika, tad tev jānodod vidā atskaita, kur tu tur brauc. Tad tev vēl vajag nezinu cik uzņēmums iestādes, kas apkalpo čeku printerus un kases aparātus, lai varētu nodot atskaitas. Tad ir vēl vesela kaut kāda pat finanšu darba institūcija, kas darbojas tikai, lai uzturētu šo sistēmu. Nemaz runājot par bankām un par to, kad ražo lietas, kuras nemaz nav vajadzīgas, kā piemēram to bankaršu termināli, visa tā herņa, rupi sakot, kas uztur sistēmu. Automātiski kaut kāda 50% no visas ieguldītā laika darbojas nevis sabiedrības labā, bet lai uzturētu sistēmu. Bet ja tie 50% cilvēki, un vēl vairāk, no plējādēšiem es sapratu 70%, un vēl vairāk cilvēki strādāt reāli pie tā, ka trūcīgiem cilvēkiem trūkst pajumte. Trūcīgiem cilvēkiem jāuzbūvē mājas. Ja tie visi cilvēki paņemtu, pat trūcīgi cilvēki tādā sistēmā nebūtu, bet ja tie visi cilvēki paņemtu sistēmā, kur nav valūta, un tur pat nevajadzētu uz 10%, tur vajadzētu vienkārši, ļoti daudz bezdarbnieki ir, kur labprāt strādāt, bet viņi nekur nemaksā, jo nav nauda, kuri labprāt gribētu strādāt, lai palīdzētu bezdarbniekiem uzbūvēt mājas, uz to mājas uzbūvēt. Un, protams, tālāk, ir ļoti daudz firmas, kuras ir bankrotējušas, kurām ir ļoti daudz iekārtas, es nezinu, piemēram, kaut vai cementu rūpnīcas, kaut kāda infrastruktūras rūpnīcas, kuras kaut ko reāli varētu ražot, bet viņas neražo, jo viņiem nav naudu, un nav naudu, ko nolgot un tam līdzīgi. Bet tās iekārtas jau var izmantot tie cilvēki sabiedrības labā, lai dot cilvēkiem tos materiālus vairāk, ko viņam vajag. Es nezinu, kur uzbūvēt tās bezpilnniekiem mājas, piemēram, ēdināšanas virtuves, vai vienkārši uztaisīt lielu ēdienu plantāciju. Protams, tā viss ir tāda fantāzija, bet ja tā padomā reāli, ja visa sistēma tā darbojās, tad cilvēkiem ir ļoti daudz brīvā laika, lai beidzot strādātu sabiedrības labā, un automātiski no tā visa liekā herņa, atkal rupi sakot, pazūd. Tev nevajag benzīntanku pie benzīntanku mistiski nesaprotam. Tev vajag vienu, kur tu vienkārši iebrauc pielē, jo nav konkurenti, kas arī grib nopelnīt. Ir cilvēki, kas izveidoja viņu, un tad nav konkurējušies benzīntanks, kas blakus viens otram ir, kur tu apjomu, tu var vienā benzīntankā apkalpot tos cilvēkus, jo nevajag vēl verdzināt cilvēkus, dedzināt elektrību un degvielu piegādāt no viena benzīntanka, un tur blakus ar otram uzreiz to pašu degvielu, tu visu var piegādāt vienā vietā. Nevajag konkurējušās ēdnīcas vienam otru blakus, un cilvēkiem rodas tik daudz brīvā laika, viņi var gan saražot savu ēdienu, gan saražot savu siltumu, kas viņiem vajadzīgs, gan saražot savu transportēšanos. Protams, automātiski ļoti daudz verdzināšanas institūcijas nav vajadzīgas, kā monopoli, piemēram, Latvenergo, degvielas industrija, un tam vispār degvielas industrija nav vajadzīga. Visiem solārie paneļi, elektromašīnas, nekāda problēma. Protams, es varbūt no viens puses fantāzijā runājam. Bet no otras puses, ja visa sabiedrība tā darbojās, tad tev ir ļoti daudz brīvā laika, kurā tu vari darīt to, ko tu vēlies. Un ja visas sistēmas ir atvērtas, ka tu vari aiziet, ka tu gribi paravēt zemenes, ka tu vari aiziet, ka tu gribi siltumu apgādāt, ka tu vari aiziet, ka tu gribi kaut kādu māju pabūvēt, ka tu vari aiziet, ka tu gribi vienalga ko citu padarīt. Un, protams, izklaides industrija, ka tu gribētu cilvēkiem dot izklaides industriju.
Tur aiziet palīdzēt izklaides industrijā, tur aiziet palīdzēt arhitektūrā, tur aiziet palīdzēt vēl kas no plejādēšiem bija. Kad mums es prasīju par dzīvokļiem, reāli to dzīvokļus ar māju ir jāpērk, kur tu dzīvo. Viņi saka, nav jāpērk. Viņi saka, kāds ir. Viņi uzreiz būvēja ļoti lielas debesu skrāpju mājas. Es nesaprotu, vai tas ir uz viņu planētas vai uz citām planētām. Kur viss ir ļoti līdzīgi izveidots. Nav neviens super ekskluzīvs un nav neviens super nabadzīgs, kur viss ir līdzīgi izveidots. Un cilvēki var savā starpā ar dzīvokļiem mainīties. Un cilvēki var izvēlēties citu dzīvokli, kur tas ir pieejams, kur tas ir uzbūvēts un izveidots. Un tad, kad viņi izvēlas, ka viņi vēlas dzīvot, viņiem iedod to dzīves vietu tur. Ja viņi izvēlas mainīties, viņi var samainīties ar visiem, kuri grib mainīties. Un, kad tā ir kāda informatīvas lauks. Tas ir kāda problēma, visiem ir līdzīgi. Protams, visi gribēs vairs to labāko, bet, ja visi ir līdzīgi uztaisīt, to nav iemesls pat labākā. Tā tur varbūt, ja tu gribēs pats uzbūvēs to labāku. Kad es tā visi iespēja. Un līdz ar to, ko es gribēju pateikt, kad, ja tā padomā, tad nav brīnums, kad nauda nepadara cilvēkus laimīgus. Nav brīnums, kad nauda nepadara cilvēci augsti attīstītu. Cilvēci, kur nav nabadzība, cilvēci, kur nav karš, cilvēci, kur nav labas slimošanas. Varbūt vēl varētu paskatīties, jo tur ir kaut kādi ģenētiskas iezīmes, kas cilvēkiem nāk līdzi. Bet arī pēc medicīnas iekārtas viņas jau netirgo, viņi nedos tāpat saviens, to vai jānopērk viņai, lai es dabūtu naudu no tā, vai kāds dabūtu tas tirgotājs naudu. Līdz ar to, ko es gribēju pateikt, kad, ja tā pastāst to, tad kamēr pastāvēs nauda kā instruments, kā sistēma, ļoti daudz nogurdinoši, nevajadzīgu, lieku darba stundu tiek pavadītas ārkārtīgi nevajadzīgi un lieki, un no brīnums, ka cilvēki iznīkst pārgurumā, nabadzībā, grūtībās, jo vienkārši to veco lokomotīvu vilkt, to veco dzelzs lūzni, kas vienkārši ir tā kā vecs, sarūsējs, sapuvis, ārkārtīgi neefektīvs krievu tvaikoņa kuģis, kurš ir caurs visās malās, kur dzenskrūvu vairāk nevelk, kur visi ielāpi ir salikti, kur visi apkalpi ar spaiņiem skrien, lai liet ūdeni ārā, kur inženieri sēž pie tā motora, līmē plaisas ciet, degvielu lai klāt un tik lūdzās neapstājies, ļaut tam Titanikam vienkārši beidzot aiziet vienkārši. Varbūt tas ir rupšs salīdzinājums, nevajag ar Titanikam nekur grimt, ielikt viņu muzejā, izcelt ārā, ielikt viņu muzejā un pāriet uz labu, kalpojošu puru jahtu un izbaudīt braucienu. Un tu beidzot vari to braucienu izbaudīt, jo tu sēdi uz klaja, tev nav caurumi, tev nav motors, kas jākurina roglēm. Ir vējš, uz kuriem vējš pūš, uz turiem mēs brauksim dzīvot. Burus pielāgosim, kur vajadzēs, ceļam ēnkur augšā un aiziet. Un mums ir laiks izbaudīt šo braucienu. Un priekš burāšanas, vienalga, cik tur tā apkalpa ir, bet ļoti daudz cilvēku var izbaudīt to braucienu. Tad, ja mēs tā pastamies, es labprāt gribētu padalīties ar piemēram, kā es redzu, kā to visu mainīt, tajā pašā laikā vai vispār to vajag mainīt. Es saprotu, ka vajag kaut kādu lielu sabiedrības daļu. Varbūt pat mazu pilsētu, kuru izlem. Jā, ejam šajā virzienā, izolēzējamies no sabiedrības, no naudas sistēmas. Cilvēki, kas dzīvo šajā pilsētā, paliekam neatkarīgi, veidojam savu ciematu, veidojam savu vietu un izmantojam to enerģiju beidzot sabiedrības labā, nevis individuāli interešu labā. Jo visa nodokļa, ko jūs maksājat,
es teiktu 70% aiziet militārismā. Pie militārisma var ieskaitīt ar medicīnu. Tā kā es daudz runāties balsam norunājumu. Vai tu gribētu savu enerģiju veltīt karadarbībā?